sveicināt saviem cilvēkiem. Vienmēr, kad es ar viņiem satākos, es vienmēr jautāju, kā tu jūties? Kā tev klājas? Un tad seko vēl vairāk jautājumu. Es tagad pajautāšu arī tev, mīļā klausītāji, kā tu jūties? Kāds ir tavs garstāvoklis? Kādā garstāvoklī tu esi? Parasti un šī brīdī. Mūsu garstāvoklis mēdz mainīties, vai ne? Un parasti kāds pamanās to samaitāt, gan jau arī tev tā ir, mīļā klausītāji. Kāds vienmēr parūpēsies, it īpaši tad, kad man ir foršs garīgais, kāds vienmēr parūpēsies, lai to samaitātu. Es ievēroju. Un to maitātāji daudz. Un tas garstāvoklis, bļāviens, izrādās tik nestabils, viņš arī maitājās baigā ātri. Es gribu vērst jūsu uzmanību uz šo vārdu gara un stāvoklis. Gars stāv. Sinonīms kā stingrs mugurkauls. Ja tavs gara stāvoklis maitājas, tātad šūpojas, svārstās uz visām pusēm, tad varbūt tās tur tie maitātāji nav tik vainīgi. Cik tas gara stāvoklis, tava gara stāvoklis ir tāds ļangans. Neattīstīts. Nevingrināts. Bet kā mēs varam vingrināt to garu, ja mēs nemaz nezinām, kas tas tāds ir? Es jau varētu vingrināt. Ķermeni, es aizēju sporta zāli un tur rīktīgi tagad pumpe, vai aiziet uz ezoteriku, tad tur arī var uzpumpot rīktīgi. Bet tas garstāvoklis mainās vienalga. Atnāca kāds un samaitāja. Es viņam neko nedarīju, bet viņš man samaitāja garstāvokli. Tad, kad jums nākošo reizi kāds samaitā garstāvokli, atcerieties, gara un stāvoklis ir tavējais. Un ja tevs gars nevar taisni nostāvēt, tad ļoti iespējams tā ir tava problēma, nevis maitātāju problēma. Un arī tava atbildība, nevis maitātāju atbildība. Un kamēr Dieviņš pie tevis atsūtīs tādus cilvēkus, kas var tavu garstāvokli samaitāt, tikmēr tas tev būs atgādinājums, kā ar tavu garu un viņa stāvokli kaut kas nav riktīgi. Ja tu gribi uzlabot savu gara stāvokli, lai viņš stāv un nekrīt apkārt, kā šūpīgā lellīte, tad nāc pie manis, mēs iemācīsimies. Atā!